izvēlos tās filmas tā vilka, ka šeit tikai kaut kādam vienam cilvēkam saglabājusies ar audio ierakstu no tās filmas. Vienkārši kāds arī, protams, televīzija arī bija pilna ar aģentiem un sākās pārmēr laiks izņēma ārā. Un otra filma arī, kur arī it kā nav atrodama, bet patiesībā ir kaut kādas video kasetes bija ierakstīts viens, bija tāda otra saucās Spēle, kas arī bija par, kur arī paši Čekas organizēta filma, kur viņi stāstīja par visiem saviem, šo operāciju. Tur pa Klimkānu ir vesels sadaļa. Un sapcīt, Pēters Krevls tieši savu filmu Spēles Latvija, patiesībā viņi ir par to pašu, kas tajā spēlē, tikai, protams, viņš stāsta arī par savu tēvu stāstu līniju, bet par to pašu Čekas Spēle ir tā Padomu Latvijas 88. gada filma. Sapcīt, viņi internetā var atrast, ja jūs cītīgi meklēsiet, atradīsiet, ir tā viena vieta, kur viņi ir ielikt. Tā kā, tā ir tāda interesanta arī fakti. Jā. Vai jūs drīkst kaut ko piedāt, vai jūs visi zināt, es tāds, cik es ar kino, ilgus gadus esmu saistīta darbā. Es viens no nedaudzīgiem gadījumiem, ka mums nav pēc profesijas kino režisors, viņam kāda tēma ir bijusi tik nozīmīgi, tik svarīgi, ka viņš speciāli šīs tēmas dēļ, šīs filmas dēļ, kas kļūst par režisoru apgūstu, jo realizēt kādu projektu mūsu dienās, mūsu situācijā, lai to atbalstītu, lai varētu to novestīt tādā kondīcijā līdz filmām. Arī ir pirmā filma, tiešām, ko es zinu, tas ir pirmā filma, kas tomēr ir tik profesionāli, tik pārliecinoši un tik tāda, kas tiešām uzrunā. Es te pateicu, gluži tā nav patiesība, jo man bija sapnis kino, es esmu mākslinieks pēc izglītības, bet man tas sapnis taisīt kino jau bija sen, un man bija vairākas idejas, šī bija tikai viena no idejām. Jo pilnīgi arī nevēsturiski filmu ideja, vienkārši es ar tādu kolēģi Robertu Klimoviču, mēs bijām tādā kino skolu, pat Dita Riekam izveidot tādu kino skolu, un tad mēs bijām tur bija tāda workshops Make Short in 4 Days, mēs bijām tādā vienā grupā, un tad mēs tur taisām to filmu, tur tādu varētu internetā nosēties degumā tāds smieklīgi. Visam tāda ironiska filma. Un mēs vienkārši montējot, viņus daudz runājām. Mēs viņam izstāstīšu to ideju. Viņš teica, tur ir tāds stāsts. Viņš saka, tur ir štēla, tur atsaušā scenārija. Viņš kaut kādā ziņā arī mani pagrūda. Un bija arī cits vienkārši. Viņš ir tāda tiešām sarežģīta uz naudas, savu taisīt vēsturistis, tāda filma. Liels izaicinājums. Un bija arī cits scenārija, kas vispār nav saistīta ar vēsturi, bet par mūsdienu vispār žanriski ir komēdijas un kaut kas cits. Un tāpēc, bet viņš man kaut kā arī, un tad mēs sākam kopā. Mēs braucām pirmajā ekspedīcijas braucienā uz Latgali, satikām mēs tos novadpētniekus, un tad mēs sapratām, ka mums diezgan divas liels spēcīgas personības, varētu būt divi režisori, ka mums ceļš šķīrās, viņš veido savas filmas, es savas, bet mēs esam labi draugi. Tā priekšās. Nav tā, ka vēstures dēļ, man kino kā tāds ir šis tā Realizēt tomēr. Jā, bet kaut kā, pateicoties arī kaut kā izstāstot šo stāstu vairākiem cilvēkiem, viņi pārliecināt, ka viss tas uzrunā, visi gatavi tā kā palīdzēt iesaistīties, saprot, kas pietiekoši pamats, lai iet tajā virzienā to filmu sāk realizēt, jo mēs viņu testēsim, es izstāšu to stāstu, viens ar Eldonu, tur ir vajag interesants stāsts, kur tā kā pretruna garīdznieks un partizāni un meši, un tur ir konflikts, tur ir vairāk konflikti, un tur, kur konflikts, tur ir dramaturģija, tur ir kino, un tas viss kaut kā, tas tā, daudziem stāstot, man ir pārliecināt tā filma, tas stāsts ir tā vērts, lai viņi realizētu. Tas, ka būs melnbalta, un jau no sākumā... Nē, sākumā būtu pilnīgi vispār, jā, filma arī attīstīja, sākotnēji bija domāta tāda Discovery tips filma, kur ir vēsturiskais incidents, un par vidu ir vēsturnieks stāstījums. Man bija tāds rakstīju projektos. Es sapratu, ka patiesībā man negribas tādu, jo man vienmēr ir tomēr spēlfilma, kā žāns ir interesēts. Es sapratu, ka nekad nevar uzreiz, man neviens nedēļas nec kultūra kapitāla fonds uzreiz nav spēlfilmā. Movičs kā pirmo reizi bijām tādā ekspedīcijā 11. gada rudenī. Mēs bijām pirmais brauciens ekspedīcijā. 12. gada sākumā mēs filmējām tā kā saucamo to demo versiju. Mēs bijām Ikšķelē, mēs filmējām ar ko varētu jau tā kā startēt konkursos, tu parādi apmēram to vizualizāciju, kāds uzvarētu. Pilnīgi savā, tā vizualizācija bija krāsaina, bet nebija melnbalta. Un tad jau 12. gads, jā, 12. gads es arī Dāvim Cīmenim parādīju to vizualizāciju, pie ko es mācījos montāžu, viņam arī tā tēmtais, jā, viņš starp citādi Dāvs Cīmens man iedroši, viņš teica, starpēt kultūra kapitālā.
Un tad es sāku tur sākumā to nedēļu to naudu. Un kāds pirmos 3 konkursus, kad man atmet viņu atpakaļ. Bet tad iedeva Latgalē, un tad man iedeva pilnīgi neatkarīgi ir Ogas Izšķilas pašvaldība iedeva naudu. Un tad jau man bija kaut kāda nauda, ko es tā kā nofilmēju, kaut kāda pirmās epizodes, un tad jau Kultūra Kapitāla es sniedzu rādot viņiem, to, cik tas tālu izdarīts. Un tad jau pamazām sāka dot nelielas naudas. Un tad jau kinocentrā pirmajā man neiedeva. Un pēc gada, kad es jau viņiem parādīju, ka prātīgs filmu, es jau pateicu, prātīgs arī bez jums un pabeigšu, viņi man iedeva pabeigšanā. Tas bija baigi. Tas bija operators? Operators ir, tur 2 operatori, Andrejs Verhostīnskis un, citu, kurus arī iepazinos kinoskolā, viņš bija operatoru kursā, un viņš tur rādīja piemērs par, kā viņš tur taisīs tāds Krievijas bojavīgs, ko Karagānu viņš filmēs, viņš stāstīja, kā viņi tur tos izsprādzeņus šāds, es domāju, kur operatoru pieredze, man vajag tādu, kā Rainis operatoru, kurš kaut ko tādu filmēs, un es vienkārši pajautāt, cik tas maksā viņa darbs, un vai viņi interesē, un interesē, ka viņam nebija arī tāda galvenā motivācija, kaut kā viņš ar šo projektu, kuršos viņu nopelna. Tiešām motivācija, ka viņam interesē projekts. Un viņš teica, ir to būs tā maksā. Viņam galīgi, lielākā daļa cilvēkiem, kas piedalījās, viņiem nebija tas honorārs tā galvenā motivācija, kas viņi piedalās. Un otrs operators ir ļoti tāds operators, mans draugs, ko es iepazinu, viņš gan, viņam arī šis bija tāds inscenētā kino pirmā pieredze, viņš vairāk vids faktors, arī ļoti labs Otto Ailts strādājis ir, un tad viņš ar Sandis Vjano strādā, vairākas doķens viņš taisa, un pēdējā, kas viņam bilēks, bija Rīgas Nāmo, bija pilnībā filmā. Tie 3 stāsti pa Latgali ir viņa. Un tad šis bija tāds inscenētā kino pieredze. Arī viņam bija ļoti laba pieredze kopā ar Andreju, kurš ir pieredze spēlfilmu. Droši vien atcerast Larisu Šepicko filmu, to Восхождение, ceļš uz virsotni, kad tāds ierasts, normāls cilvēks, 2 cilvēki, viens kļūst par Jēzu Kristu, atgādina to. Viņš noiet to moku ceļu, bet cits tur kļūst par Judasu. Bet šeit tā kā priesteris, viņš atkal maina to. Tā situācija, kad... Jā, vai šeit, cik svarīga bija šī tēma šai filmai? Jā, jo es arī tā arī teicu, pirms tam, ka filma nav nec par varoni, nec par nodevēju. Jo viņu... Tāpēc, ka arī interesanti bija tāds arī viens vēsturnieks, nacionālists noskaņots, ka viņš kaut kur izlasīja kādā projekta konkursā, ka tā es to filmu, es gribēju taisīt filmu par nodevēju. Jo viņa skatījumā viņš izskata par nodevēju. Jo tur ir, bez to filmu, bet arī tas tā atsevišķas vēsturnieku diskusija atkal, jo... Bet tava skatījumā, bez vēsturnieku... Nē, es neuzsaka par nodevēju, nē. Kas viņš? Viņš tiešām ir cilvēks, viņš ir ļoti cilvēcīgs savā sarežģītajā situācijā. Viņš ir cilvēks, kurš, es domāju, lielākā daļa no mums, tu patiesībā tiešām, tādu īstu varoņu un īstu nodevēju nav daudz. Ir vienmēr cilvēks ir kaut kādā ziņā kaut kur pa vidu. Viņš tā kā, viņš pieslienās, ja piemēram, atnāk tie amerikāņi un tur vispēc ne Klintons būtu nodevējis, ne viņa tēvs, viņi visi būtu varoņi un godājami un ieņemt augstus amatus un viņi visu sit pie krūtiem, redz, kā mēs tur bijām mežā. Kad jūs tur varbūt kolaboratējāt, mēs tur cīnījāmies par neatkarīgu valsts. Bet šādā situācijā tu saproti, ka, jo viņš ir jāsaprot tā situācija, viņš iegāja mežā un viņi visi ticēja, ka tas būs kaut kāds pāris nedēļas, ka tūlīt nāks te amerikāņi sāks uz Jaunas pasaules karš, tas neviens no viņiem lielākā daļa nedomāja tur sēdēt gadiem. Un tiklīdz tas viss pagriezās, tur tieši arī parādās tā, eksistenciālās izvēles cilvēkiem, kad tu esi paliec viens pats ar savu izvēli, un tad jau dabiski vēlme ir saglabāt dzīvību un meklēt ceļu atpakaļ, kaut kādu kompromisu, nākt ārā, vēl jau vairāk, ka tā padomju var piedāvā legalizēties un tā kā soli vēl nelikt cietumā. Un cilvēks, patiesībā viņš bija ļoti sarežģīts, viņš bija ļoti pēc būtības ļoti pretrunīgi personīgi. Viņš nebija vienkārši tāds, viņš arī bija, viņš bija tāds nevisai pareizs priesteris, un visu laiku bija problēmas ar varu un ar autoritāti kā tādu, arī Latvijas laikā viņam bija.
kādu filmu arī mēs tur ielikām. Viņš sēdēja cietumā tur par saviem izteikumiem, viņš tos aizsargus nolamāja no kanceles un